Sveiki, mīļie! Šobrīd iznāca pastaigā pa mežu un ienāca doma vai sajūta mazlietiņ parunāt par meditāciju. Un caur to arī mazliet par regresijas hipnozes seansiem un to, ko mēs no viņiem gaidam. Man bija maza saruna ar Aneti, par kuru es jums iepriekš jau pastāstīju mazliet, par cilvēku gaidām no hipnozes. Un par to varbūt kādreiz vēl parunāšu. Man gribējās mazliet pakāpties vienu solīti atpakaļ, jo šie regresijas un hipnozes ceļojumi šķiet kaut kas ļoti liels, jaudīgs, kaut kas varens, un mazliet viņus apvīja tāda mistika, kur ir filmās rādīts, ka cilvēks nohipnotizē, viņš vairs nevar pār sevi valdīt, viņš dara tur kaut kādas lietas, ko pēc tam varbūt nožēlos. Tad meditācija ir kaut kas tāds, kuru iespējams apvīja mazāki mīti. Iespējams nē, es varbūt neesmu tikai viņiem saskārusies, bet jā, šodien man ir iedvesma parunāt mazliet par meditāciju. Man te nāk līdzi suns, jūs dzirdat, ka man čabinās, tad mēs esam divatā. Jāsaka tā, es nezinu kā citiem, bet tad, kad sākās mana meditācijas praktizēšana, kad es braucu uz retrītiem un tā tālāk, sākumā, laikam vispirms man jāpiebilst par to, ka meditācijas ir dažādas un dažādiem nolūkiem. Šobrīd es nerunāju, ir tādas meditācijas, kur mēs vienkārši kā atslābinamies, trauksmes mazināšanai, savā iekšējā stāvokļa kaut kādai uzlabošanai. Tās ir vienas meditācijas, bet tās, par kurām es gribu parunāt, ir tās, kurās praktizētājs stāsta, ka viņi jūt, piemēram, saules spinumā kaut kādu gaismu vai enerģiju, jūt šo kanālu, ka caur viņu plūst enerģija, gaismas, skaņas, kā no kurām krāsas, daudzi pasauli uztver caur krāsām. Tāda es labu laiku neko tādu nejūtu. Jā, bija patīkami, es atpūtos un reizēm izmantoju kādu mūziku, tad tā vēl palīdzēja vairāk atslābināties un aiziet tādā transā, plūsmā. Bet es ļoti ilgi, man vismaz likās šis laiks ļoti ilgs, gribēju daudz visu ātrāk. Man pagāja labs laiks, kamēr es sāku just, kad caur mani plūst šī enerģija, tās krāsu ieraudzīt, tās blīvumu, sastāvu, jo enerģijas ļoti dažādas, dažas plūst kā ūdenskritums, bet caur dažām iet tādi kā informācija, tā enerģija, enerģētika, struktūra, varat nosaukt, kā jums ir ērtāk, ir piepildīta vēl ar kaut ko, un to izšķirt, kas ir kas. Tobrīd vēl tur, kur es apmeklēju pasākumus, ko es klausījos, runāju par šiem astrāliem plāniem, un tad man bija tādi aizspriedumi, tādas bailītes par to, kur es tagad, ko es jūtu, kas tas tagad ir, jo es dzirdēju, ka kaut kas ir ļoti slikts, varbūt, un un šīs bailes arī varbūt mani atturēja tik ilgi, kāpēc to vispār nejūtu, un tādēļ es varbūt gribu iedrošināt jūs, kas vēl varbūt nejūtat tik ļoti, vai vispār vēl nejūtat, ka caur jums plūst kaut kas, kā es jau teicu, tas varbūt ļoti dažādi, nevajag klausīties, ka visi jūt tur gaismu, eņģeļus, un tur kaut kādus svētos, un priekštečus. Cits varbūt jau jūt vienkārši siltumu plūstam vai jau vēsumu. Arī tādas enerģijas ir,
un cits varbūt neko nejūt. Vienkārši paliek jauki, labi, prāts ir atpūties, ķermenis ir atpūties 15-20 minūtes, un arī tas ir labi. Var sakot, ko es gribu teikt, ka sākotnēji nejust ir ļoti normāli. Sākotnēji nesaprast, ko jūt un vai jūt, arī ir ļoti, ļoti normāli. Un tas, kā mēs sevi cenam uz priekšu, arī ļoti, ļoti normāli. Protams, ka mums gribas iet šajā attīstībā ātrāk, just vairāk, būt tādiem īpašiem, tiem, kas kaut ko jūt, zina, saprot, māk pieslēgties pie informatīvā lauka. Bet varbūt jums ir citi uzdevumi, varbūt jums ir caur rokām jādziedina, vai caur dziesmu, vai caur labu vārdu, vai caur masāžām, vai caur zīmēšanu, vai caur labu ēdienu un tā tālāk. Un varbūt jums nemaz nav jāredz tik smalki tas, kas caur jums notiek. Tas ir pirmais, un otrais, dodat sev laiku. Dodat sev laiku. Tad, kad es ļoti gribēju, lai man šis process notiek ātrāks, es pārstāju ēst gaļu, alkoholu, nelietoju vispār, es viņu ļoti maz lietoju, izņemot pašas jaunības, kaut kāds gads. Tas man nebija tāds liels kaut kāds. Es strādāju ar savu ķermeni, ar domām, un lai arī neko īpašu nejūtu, es turpināju meditēt. Un tad es atceros to dienu, atceros pat, kur tas notika. Tas bija uz mana kalna. Tā sajūta, kad es jūtu, es pildīju tādas meditācijas, kur no zemes ņem enerģiju uz augšu, zemes spēku, zemes māti, kā nu kurā tekstā ir, vai kā nu kurš to, es neklausos tekstus, austiņās ir, kas klausās, bet sevi šajā procesēju un no kosmosa enerģiju un laidu caur kanālu. Un tā diena, kad pirmoreiz jūtu, ka caur mani iet šī zemes enerģija, kā pa kanālu augšup, aiziet uz kosmosu, no kosmosa nāk lejā kosmosa enerģija, caur mani iet zemē, neaprakstāma. Un es domāju, ka to var visi, tikai jābūt pacietīgam, jāpraktizē, jāpadomā, kas varbūt bremzē šo sajūtu, jutību, caurlaidību. Un nevajag sevi šaustīt, bet atgādināt, ka tas ir normāli, un jums visiem izdosies, kas to vēlas, visiem izdosies, kas vēlas paplašināt savas spējas, jo tas ir ceļš, tas ir nebeidzams ceļš, un ir jau milzīgs putns pārlidoja. Kaut kur nosēnās, vai cik forši. Jā, pazuda doma, bet laikam tad vienkārši atkārtošos, ļaujieties, turpinat, darat. Jā, tā man mazliet vēsi. Tā doma, kā noņemt tās gaidas milzīgās. Ir jau forši, ka rāda tur filmās vai vēl kaut kur kāds svētais paiet garām un tad šitā te un te var viss atverās. Nenoliedzu, ka noteikti tādi gadījumi ir. Tur noteikti ir kaut kādas pagājušās dzīves iestrādnes un ir īstais laiks. Bet tādai masai pārsvarā es domāju, tas ir ceļš, jo caur šo ceļu, kā mēs iemācāmies sajust enerģijas meditācijās un vispār mēs augam, mēs tik daudz ko apgūstam, tik daudz cilvēkus satiekam, tik daudz zināšanu, tik daudz kultūras iepazīstam, jo meditācija ir daudzās kultūrās iekšā.
tas mūs tā ļoti bagātina, un ja mēs noņemtu no to sākuma to ceļu, šo mēģinājumu ceļu, meklējumu ceļu, mēs ļoti sevi apkrāptu. To es saku šobrīd no šī brīža pieredzes. Toreiz, protams, kad es to gribēju sasniegt, gribēju būt kā citi mūsu retrītos, kas tur stāsta, viņi redzējuši to un sajutuši to un redzējuši tur tādas enerģijas un tādas ieplūstam un aizplūstam un vispārējais. Protams, es gribēju tāpat kā viņi. Protams, gribēju ātrāk, jaudīgāk. Bet mans laiks bija tāds, kāds mans bija. Un jums ir jūsu laiks, kāds jums ir. Vienkārši ieelpojam, izelpojam. Ejam savā sirsniņā un atgādinam sev, ka mēs esam īpaši unikāli. Neviena cita tāda nav, un mans ceļš ir tikai mans, tikai tāds, kāds man ir paredzēts, unikāls. Un visam vieta būt. Un ejam šo gaismas ceļu droši, viegli, bez īpašām gaidām. Jo šīs gaidas tieši mūs sažmiedz un neļauj ienākt šai enerģijai. Esam plūsmiņā, cik nu varam. Vai paslīdējusi saknes. Jā, mīlam dzīvi. Esam. Atā.